Mans vārds ir Anika Miltuze, un mēs kopā ar kolēģi profesoru Sandru Sedri no vienas puses pārstāvam Latvijas universitāti, un pirms gada tikām pieaicinātas tā tīri bezskaislīgi, zinātniski izpētīt, vai šī programma dod kādu labumu, salīdzinot varbūt ar vispār izglītojošām programmām, pēc kurām strādā vairums bērnudārs Latvijā. Un tiešām, man liekas svarīgi atzīmēt to, ka uzsākot šo pētījumu, mēs pilnīgi neko nezinājām par projektu Latviešu abece. Līdz ar to tas mūsu skats tiešām bija tāds diezgan neiesaistīts, no malas, un tie rezultāti ir tādi, kādi viņi ir, un tāpēc es jums arī šo to piedāvāšu. Sākšu ar to, lai tā kā bišķiņi vairāk izprastu, kā šis pētījums noritēja, lai mēs varētu vispār vērtēt, vai programma kaut ko dod vairāk vai mazāk kā citas programmas. Mums ir jāveido divas grupas, kur viena ir eksperimentālā grupa, jeb eksperimentālā izlase, kura strādā attiecīgi pēc šīs programmas, un ir jābūt kontroles izlasei, respektīvi bērni, kuri mācās pēc, var teikt, parastās programmas, un tad ir jāsalīdzina. Un, ja mēs tā loģiski domājam, tad visi bērni viena gada laikā iet uz priekšu savā attīstībā. Ja? Un tātad tas, ko mēs prognozējam, ka sākumā šiem te mērījumiem būtu jābūt līdzīgiem, gada sākumā septembrī, un tad attiecīgi pēc katras programmas mācoties, tad, ja eksperimentālās izlases bērni ir kaut kur priekšā savā attīstībā, šīs te kontrolas izlases bērniem, tas liecinātu, ka viņi kaut ko vairāk ienūst savā mācību procesā. Te arī mēs redzam, tātad kopumā piedalījās 13 pirmsskolas izglītības iestāžu grupiņas. Bija divas mērījumu kārtas, kur viena, to es tūt nākošā slaidā nonākšu, un attiecīgi 7 grupiņas tātad bija eksperimentālajā izlasē un 6 bija kontrolas grupā. Kopumā pēc skaita tātad sanāca izlases tāds diezgan pieklājīgs pētījumam. Eksperimentālajā grupā pirmajā kārtā 87 bērni, otrajā 78. Un attiecīgi, te jūs redzat arī meiteņu un zēnu sadalījumu, kas ir pilnīgi nejaušs, jo mēs nekādā veidā nevarējām kontrolēt, prognozēt, cik meiteņu vai zēnu ir katrā grupā. Un attiecīgi otrajā kārtā ir, es skatos, līdz viņš pazudis, 78 un 74. Eksperimentālās grupas skolotāji jau zina, ka arī viņi tika aptaujāti un viņiem tika visādi jautājumi uzdoti. Līdz ar to var teikt, ka arī pētījumā piedalījās paši skolotāji, kuri strādāja ar bērniem. Un attiecīgi pirmajā kārtā 19 un 12, otrajā 17 un 11. Un iemesls ir tas, ka otrajā kārtā viens no bērnudārsiem vairs nepiedalījās pētījumā un arī līdz ar to tika izslēgts. Jā, un mērījumi pirmā kārta ir pagājušā gada septembris, oktobris, jo mums bija svarīgi ievākt datus, veikt mērījumus, kamēr bērni vēl nakti uzsāka mācības attiecīgi savās programmās. Un otrās kārtas mērījumi bija šī gada aprīlī, maijā, tad, kad attiecīgi jau mācību gads ir pagājis, un tad mēs varam arī redzēt kaut kādus rezultātus. Kas tika mērīts? Domājot par to, ko šī programma varētu mainīt bērnos, ja varētu varbūt attīstīt bērnos, tad mēs pievērsām uzmanību dažādām uzvedības problēmām, un par tām es drusciņi sīkāk arī stāstīšu tieši kādām. Tad mērījām arī prosociālo, jeb palīdzošo uzvedību, tātad cik bērns ir gatavs izpalīdzēt, gatavs nākt tālāk citiem cilvēkiem.
Tad arī bija dažādas prasmes un kompetences, ko pildīja skolotāji. Gada sākumā to arī sīkāk būs runa tieši par kādām, bet tur bija gan lasīt prasme, gan rakstīt prasme. Nu, tie ir tās lietas, ko bērndārzā arī bērni apgūst. Tad atsevišķi arī mērījām morālo spriešanu un bērnu empātiju, jeb spēju iejusties citos cilvēkos, emociju atpazīšanu un arī kreativitāti. Un kreativitāti divos veidos, gan vizuālo kreativitāti, tātad jeb tēlēno, kas kā grib ar zīmējumu palīdzību, un verbālo, jeb ar stāstību palīdzību. Un, ko ir vērts arī pieminēt, ka skatījāmies arī, vai programma kaut ko maina pašos skolotājos, kuri strādā ar šo programmu. Un tur kā mainīgie, tātad bija skolotāja pašcieņa, skolotāja kompetences izjūta, ja cik es labi jūtos kā skolotājs un cik es jūtos apmierināts ar to, ko es daru, kā arī skolotāju dusmas, depresiju un trauksmes izjūtu. Kas tad no šī visa ir sanācis? Sāksim ar bērnu uzvedības problēmām. Un šeit ir tāds attēlojums, tas bija tās lietas, ko mēs konkrētāk skatījāmies. Tātad uzvedības problēmas var strukturēt divos veidos. Viens ir internalizētās uzvedības problēmas, kas vairāk, ko bērns pārdzīvo iekšēji, kuras nevienmēr ir ļoti uzskatāmi redzamas uz āru, bet, protams, arī tām ir savas pazīmes, ko var pamanīt. Un te ir runa tātad par emocionālo jūtīgumu, par bērnu trauksmi nomāktību, somatiskās raizes, tātad tās ir kaut kādas ārēji izpaužās kā veselības problēmas bez medicīniskā iemesla. Ja, ka bērnam kaut kas sāp un bērns par kaut ko sūdzās, viņš ir izvadāts pie visiem ārstiem, bet īsti nav skaidrs, kas viņam kaiš. Un noslēgšanās sevi arī kā internalizētā, jeb iekšējā uzvedības problēma. Eksternalizētās, jeb ārējās uzvedības problēmas, tātad vairāk tās ir novērojamas kā grūtības noturēt uzmanību, jeb uzmanības problēmas, kā arī agresīva uzvedība. Šīs te uzvedības problēmu aptaujas aizpildīja bērnu mammas, kuras arī tātad tika iesaistītas pētījumā abās divās izlasēs. Plus vēl arī skolotāji, ne visiem bērniem, bet arī tur bija tā kā nejauši norādīts, kuriem bērniem skolotāji tā kā paši nevis izvēlējās, bet viņiem norādīja nejaušā izlasē, par kuriem bērniem tas ir jāizpilda. Un šis ir pirmais grafiks ar rezultātiem. Dzeltenā krāsa ir eksperimentālā grupa, zilā krāsa ir kontroles grupa, un šie te izcēlumi liecina par to, ka ir statistiski nozīmīgas atšķirības. Tātad, ka tiešām mēs varam teikt, ka tur kaut kas mainās. Un pie internalizētajām uzvedības problēmām, un tas ir māšu vērtējumā. Tas, ko vecāki, ja precīzāk sakot, mātes aizpildīja, tātad mēs redzam, ka ir mazinājušās šīs te iekšējās uzvedības problēmas tieši eksperimentālajā grupā pēc gada. Kontrolas grupā, ciparu izteiksmē tur pat ir palielinājums, bet viņš ir tik neliels, ka statistiski to var uzskatīt par vienādu. Eksternalizētajām uzvedības problēmām ir līdzīgi. Ja, tātad arī tieši kontrolas grupā šis te uzvedības problēmas samazinājums gada laikā ir vērojams, kur pretī kontrolas grupā tas samazinājums nav statistiski nozīmīgs. Un iznesot ārā no visām šīm kopējām eksternalizētajām problēmām tieši agresīvu uzvedību, tad tur ļoti uzskatām mēs redzam, ka, es rādīšu šeit labāk, agresīvas uzvedības samazinājums eksperimentālajā grupā arī ir nozīmīgs, kur pretī kontrolas grupā tas praktiski paliek uz vietas. Ja? Un te ir būtiski atzīmēt, jā, ka to vērtēja mātes, kas tā kā no malas, nevis no malas, bet tā kā biežāk redz savu bērnu un vairāk zina kaut ko par bērnu, kas ir interesanti, ka skolotāju vērtējumā nebija atšķirību bērnu uzvedības problēmās nevienai no grupām. Tā. Tad bija arī
šī te prosociālā, ja palīdzošā uzvedība mērīta, un to arī tā kā aptaujās aizpildīja gan mammas, gan grupiņu skolotāji. Un tur bija tādi jautājumi par to, cik daudz bērns ņem vērā citu cilvēku jūtas, vai ir laipns pret jaunākiem bērniem, vai piesakās palīdzēt, vai dalās ar citiem. Un tur mēs redzam arī atkal diezgan līdzīgu ainu kā iepriekš, ka tieši eksperimentālajai grupai ir būtisks pieaugums šajā te prosociālajā uzvedībā, kur pretī kontrolas grupai tas pieaugums, viņš drusciņi tur ir, bet tas nav nozīmīgi. Tas ir māšu vērtējumā. Skolotāju vērtējumā abās grupās ir pieaugums. Tātad skolotāji kaut kā, var teikt, vairāk saredz, akcentēja tieši bērnu šo palīdzošo uzvedību, kur pretī mātes var būt tikai eksperimentālajā grupā. Tā. Tas ir par šo. Tad diezgan lielu aptauju daļu ieņēma šis te bērnu prasmju un kompetenču novērtējums, ko veica skolotāji par katru bērnu gada sākumā un gada beigās. Aptauja diezgan paliela, tie skolotāji, kuri aizpildīja, zina, 41 jautājums, kur šos jautājumus varēja strukturēt vairākās tādās skalās, ir vairākās kompetencēs, un par katru kompetenci tātad tūlīt atsevišķi. Tātad pirmā ir fiziskā kompetence, kur tika vērtēta fiziskā attīstība, kustība koordinācija, līdzsvaru izjūta, motorika, pašapkalpošanās iemaņas. Un te uzreiz ir svarīgi teikt, ka vispār, ja runā par šīm kompetencēm, tad abās divās grupās bija būtisks pieaugums. Ja? Jo tas ir diezgan loģiski. Gads paiet, bērns bērndārzā mācās un visas prasmes tiešām reāli iet uz augšu. Bet tas, kas šī pētījuma kontekstā ir svarīgi, un te arī es tāpēc speciāli rakstīju, ka, piemēram, gada sākumā rakstīts atšķirību nav. Ja, tātad rezultāti ir diezgan līdzīgi. Tad abās grupās ir lēciens uz augšu, un gada beigās atšķirības ir ne tikai šādā veidā, bet arī starp grupām. Ja, tātad sanāk, ka eksperimentālajā grupā tomēr tās prasmes vairāk, būtiski vairāk nāk klāt, nekā tas ir kontrolas grupā. Līdzīgi ir arī ar valodu. Tātad tur skolotāji vērtēja vārdu krājumu, burtu atpazīšanu, pazīšanu, skaņa diferencēšanu, lasīt prasmi, rakstīt prasmi, un arī šeit pieaugums eksperimentālajā grupā ir būtiskāks nekā kontrolas grupā. Tad ar matemātiku aina atkal diezgan līdzīga. Runājot par skaitļu lietojumu, matemātiskajām darbībām, orientēšanās laikā, telpām, matemātisko zināšanu izmantošanu, kur atkal sākotnēji rezultāti ir diezgan līdzīgi, un tad tieši eksperimentālajā grupā leciens ir diezgan nozīmīgs uz augšu. Par izziņas procesiem tātad bija jānovērtē spēja noturēt uzmanību, uztvere, atmiņa. Arī pirmajā kārtā savstarpēja atšķirības starp grupām nav. Aug abas grupas, bet eksperimentālā grupa aug vairāk. Un tieši tāpat sociāla emocionālā kompetence, kur skolotāji vērtēja bērnu emociju atpazīšanu, emociju paušanu sociāli pieņemamā veidā, komunikāciju, palīdzību, un atkal tas pats aug abas grupas, bet eksperimentālā grupa aug vairāk. Tā. Tad pie domāšanas. Ar domāšanu bija tā, ka jau sākotnēji parādījās atšķirības starp eksperimentālo un kontrolas grupu, ka jau
Gada sākumā eksperimentālās grupas bērni, viņiem bija loģiskāka, teiksim tā, bija novērtēta domāšana kā loģiskāka, ar labāku struktūrālo domāšanu, labākām filozofēšanas prasmēm. Un to, protams, mēs varam diskutēt un domāt, bet leciens atkal ir abās divās grupās, un arī vizuāli redzam, ka arī otrajā kārtā eksperimentālā grupa viņa paliek pārāka. Tā, tad par kultūras kompetenci. Tātad tur arī bija jautājumi par kultūrālu uzvedību, par sakām vārdu izmantošanu, attieksmi pret latviešu tautas tradīcijām, par baumas izjūtu. Un jau tur arī jau sākotnēji eksperimentālās grupas bērni jau septembrī uzrādīja labākus rezultātus. Un arī vēl domājot par to, kas arī šeit iepriekš bija diskusijā, ka vecāki jau zinot, kāda ir šī programma, ja vecākiem tā ir pilnīgi nepieņemama, viņi jau bērnus tā kā nesūta šajā programmā. Ja? Un tāpēc arī ir loģiski, ka ir bērni, kuriem varbūt šī kultūras kompetence viņa jau a priori sākumā ir augstāka. Un otrajā kārtā redzam, ka eksperimentālajā grupā šis lēciens ir būtiski lielāks. Ja? Un tur tā atšķirības starp eksperimentālo un kontrolas grupu ir būtiski lielāka šajā vietā. Tā. Tad arī radošums mākslā. Tur skolotājiem tika lūgts novērtēt, cik veiksmīgi bērni operē ar tēliem, tēlotāju mākslā, veidošanā, aplicēšanā, konstruēšanā, mūzikā, kas lielā mērā atspoguļo šīs te programmas būtību. Ja? Un tas arī ir diezgan loģiski skaidrs, kāpēc, piemēram, kontrolas grupai nav, jūs redzat, tur nav izcelti tie cipariņi, tātad tur nav šīs būtiskās atšķirības starp pirmo un otro kārtu, bet eksperimentālajai grupai tur ir būtiskas atšķirības starp pirmo un otro kārtu. Ja? Tātad tur arī ir šis kāpums uz augšu. Un līdzīgi ir ar eksistenciālo kompetenci, kur, kas tiek raksturot ar to, ka vai bērns uzdod jautājumus par savu eksistenci, par cilvēku, par pasaules, kur eksperimentālajā grupā atkal šis lēciens ir liels, jo tās ir tiešām tēmas, kuras tiek apskatītas, bet kontrolas grupā rezultāti praktiski stāv uz vietas. Ja? Kur vienkārši bērniem šīs eksistenciālā kompetence nemainās. Tā, tas ir par šīm kompetencēm. Tad nākošā lieta, ko mēs pētījām, bija bērnu morālā spriešana un empātija. Un te ir jāsaka liels paldies psihologiem, kuri piedalījās datu ievākšanā, jo šis bija tieši darbiņš viņiem, kur katram bērnam, tā bija tāda individuāla saruna ar katru bērnu, un tad tika izmantoti stāstiņi dzimšanas diena un nejaukais zēns. Tūlīt izstāstīšu, ko tas nozīmē. Tātad bērnam parādīja attēlu un izstāstīja stāstiņu. Tas pirmais ir tāds, kad bērns iet uz dzimšanas dienas ballīti, viņš ir uzaicināts, un ceļā pēkšņi ierauga, ka uz ceļa ir pakritis cits bērns, viņam nepazīstams bērns, un kurš ir sasitis kāju. Un viņš nevar piecelties, un kurš tam bērnam, kurš iet uz to ballīti, saka, vai tu lūdzu nevarētu aizskriet līdz maniem vecākiem, kuri dzīvo tepat netālu, un viņus pasaukt. Un tad īstenībā tā ir morālā dilemma, ko bērnam darīt. Ja? Jo no vienas puses viņam gribās iet uz ballīti un tiek paskaidrots, ka tu nevari izdarīt abus. Ja? Kad ja tu skrieni tagad pasaukt tos vecākus, tu nokavēsi dzimšanas dienas ballīti un nokavēsi visas spēles, nokavēsi kūkas, nokavēsi saldējumu. Tas ir diezgan tādas vilinošas lietas. Ja? Un tad, ko tas bērns darīs? Un tad tas bija pirmais stāstiņš. Un otrais stāstiņš bija morālā dilemma par to, ka arī, tā kā viens bērns spēlējās smilšu kastē, viņš ir laimīgs, viņam ir jautri, viss ir ok. Un tad turpat netālu viņš ierauga, ka otru bērnu, kuram kāds nejauks zēns dara pāri. Ka viņš viņu pagrūž
un tas bērns nokrīt zemē, un tad viņš mēģina piecelties, un tas nejaukais zēns viņu pagrūž otrreiz. Un morālā dilēma sastāv, iekšā, ja tā drīkst teikt, ko darīt? Iet palīgā, bet tad attiecīgi, viņš pats riskē, tā kā dabūt no tā nejaukā zēna, ja tomēr turpināt spēlēties un izlikties, ka viņš neko nav redzējis. Jā, tas, ko pēc tam, un šie visi stāstiņi, viņi tā kā tika ierakstīti ar mobilā telefonā vai diktafonā, pēc tam viņi visi tika atšifrēti un tad nonāca pie mums kodēšanai. Un mēs kodējām attiecīgi izmantojot punktus, jo, lai varētu veikt kādus aprēķinus, viss ir jāpārvērš punktos, kur 0 punktus dabūja tie bērni, kuri teica, ka ir jāiet uz ballīti, ir jāturpina spēlēties, tur uzskatīja, ka nevajag palīdzēt. Un visaugstākos punktus, un tad arī bija arī bērni, kuri teica, vajag palīdzēt, jo vajag. Tas ir labi, piemēram, bet tur nebija tādi paskaidrojumi. Vajag palīdzēt, lai justos pats labāk, ja lai būtu labs puika vai laba meitene. Tātad tādi personiskie motīvi. Un tad bija bērni, kuri uzskatīja, ka ir jāpalīdz, jo, un te parādījās empātija, piemēram, bērnam sāp, jo viņam sasista tā kāja ir, un viņam var kļūt vēl sliktāk, un ja tā kāja ir salauzta, var redzēt, ka bērns iejūtās tajā situācijā. Un augstāko punktu skaitu saņēma tie bērni, kuri balstījās tiešām jau uz tādām universālām ētiskām vērtībām, ka cilvēka veselība ir svarīgāka par kūkām un spēlēm, un ka dzimšanas dienas būs vēl, bet palīdzību tam puikam vajag tagad un tā. Jā, un vēl ko ir svarīgi piebilst, ka tas, ko mēs pamanījām, ka bērniem ir krietni vieglāk iejusties tajā dzimšanas dienas stāstiņā. Ka tas viņiem ir saprotamāks, jo tas nejaukais zēns, tur ir daļa bērnu, kuri varbūt vispār nekad nav bijuši situācijā, ka viņi riskē tikt piekauti vai tikt apbižoti, un viņiem ir to grūtāk personificēt un attiecināt uz sevi. Un šī iemesla dēļ arī tādos tālākos aprēķinos mēs vairāk balstījāmies tieši uz šo dzimšanas dienas stāstiņu un izmantojām to kā kritēriju. Annika, mazu piebildi. Es tieši varētu piebilst, ka drīzāk te ir atkal jāpadomā, kāpēc, jo stāsts par nejauko zēnu būtībā bērndārs dzīvē ir diezgan ikdienišķi. Un šis ir jautājums man pārsteidz, tas, ka drīzāk viņi vienkārši negrib atsaukt atmiņā šīs epizodes, jo es negribētu teikt, ka dzimšanas diena viņiem ir biežāk kā stāsts nejaukais. Ko jūs sakat? Tā ir? Jā, tāpēc. Tā izslēpās. Augsts ir ļoti augsts. Tas ir ārpus, varbūt jūs te? Brūstīšanās, nejaukais piekaušanās. Bet agresija. Tas ir ļoti augsts pieaugi. Tas tā. Labi. Jā, un te mēs sākotnēji vienkārši procentuāli salīdzinājām, cik daudz bērnu uzskatīja, ka vispār ir jāpalīdz. Vienalga, viņš vienkārši pateica jāpalīdz, un pat nepaskaidroja, bet viņš jau saņēma šo te punktu, ka ir jāpalīdz. Un te var redzēt atkal to atšķirību, ka tomēr eksperimentālās grupas bērni vairāk uzskata, ka ir jāpalīdz. Un tur arī bija tas leciens statistiski nozīmīgs starp šīm divām grupām, kur kontrolgrupas bērni, viņiem pieauga arī šī procentuāli, bet tomēr ne tik daudz. Lai gan jāpiezīmē, ka arī jau sākotnēji, arī šeit jau ir jau vairāk tieši eksperimentālās grupas bērni jau sākotnēji uzskatīja, ka vairāk vajag palīdzēt. Jā, bet tas, kas tiešām ļoti uzskatāmi, man liekas, tas raksturo arī vairāk tieši šo programmu, ka bija būtiska atšķirība to bērnu skaitā, un te ir absolūtie skaitļi, te nav procenti, kuri sniedza tās 6-7 baiļu atbildes saistībā ar tām universālajām vērtībām. Un tiešām, ja sākotnēji 9 un 11, tur tā atšķirība nav liela, viņus var uzskatīt kā līdzvērtīgus, tad jau otrajā kārtā 26 un 16, tātad tur ir jau diezgan liela šī atšķirība. Un es arī iekopēju kā piemērus par to, cik dzīves gudri bērni īstenībā. Te ir no abām izlasēm, te nav tikai no eksperimentālās.
Bet, nu, piemēram, ja viens 6-gadīgs bērns var filozofēt par to, ka nu, nevar vienmēr visu un visur paspēt, ir jāpalīdz citiem, lai viņiem nesāp sirsniņa, piemēram. Vai ballīti var katru dienu svinēt, bet palīdzēt katru dienu nevar. Ballīti nav pats svarīgākais. Ja kāds sasitis celi, viņam sāp. Tortes ir tikai ēšanai, bet te ir runa par dzīvību. Un visbeidzot, ballīti nav tik svarīgi kā cilvēks, ciemos var aiziet citu dienu. Ja? Tā kā, nu, tad, kad tu lasi šādas te bērnu atbildes, tad tā kā skudriņas skrien un liekas, nu, pieaugušie reizēm nepasaka tā, kā pasaka bērni. Jā, vēl, ko es vēl gribēju piebilst? Jā. Ko mēs arī pārrunājām ar psihologiem, kur ievāca datus. Es palikšu atpakaļ. Tātad šī ir aprobēta metode, ko Nancy Eisenberga izstrādāja 86. gadā. Tas ir gadiem šādā veidā ir mērīta bērnu morālā spriešana un empātija. Un bija interesanti, ka mēs sapratām, ka ja mēs vēlreiz atkārtotu šo pētījumu, mums būtu jāpieliek klāt arī teikums, ka bērnam nav līdzi mobilā telefona. Jo mūsdienu bērni, viena no versijām ir kā, bet viņam tad nevajag iet saukt tos vecākus, viņš tik var paņemt telefonu un pazvanīt. Un viņi šādā veidā risina, ja? Un tad maliči psihologi, kuri teica, nē, viņiem nav tā telefona, ja? Nu, tad tomēr ir jāizvēlās, vai tērēt to laiku vai ne. Jā, es gribētu piebilst, ka, manuprāt, bērniem tas, ka viņiem ir iespēja nokavēt to kūku un saldējumu, ka tas viņam kaut kā ir saprotamāks tas riska līmenis, ka tur viņi saprot, tas tiešām ir risks, ka var nokavēt to kūku un saldējumu, un vai es tagad riskēšu vai ne ar savu palīdzēšanu, kur pretīm tajā pagalma variantā, manuprāt, spriežot no tām atbildēm, viņi īsti nenovērtēja to risku, vai ne, tur bija visādi šitāds atbildes, vai ne, ko es tur iešu un es tur piekaušu to otru. Ja mēs tam būsim divi, mēs piekausim. Respektīvi, viņiem tas nebija, viņi to nenovērtēja tā, kā mēs pieaugušie varbūt novērtēt to risku. Bet kūku un saldējums, tas viņiem bija kaut kas ļoti taustāms un saprotams, un jā, tas ir risks, to es tagad saprotu. Jā. Pilnīgi piekrīt. Tā ir. Nu jā, bet par šo grafiku ir tiešām vērts priecāties. Jā. Tad vēl, jā, mums bija ar psihologiem bija diskusijas, vai tā palīdzēšana, nepalīdzēšana, nu, arī nevarētu būt saistīta ar kaut kādiem citiem, nu, tagad demografiskiem faktoriem, jā. Bija visādas idejas, gan par bērnu skaitu ģimenē, gan vispār, kurš tu pēc kārtas esi dzimis, kur tu dzīvo. Un tad intereses pēc, nu, mēs tā kā arī paskatījāmies, palīdzēšanu, nepalīdzēšanu saistībā ar dzīves vietu, un kas tiešām, nu es nezinu, tur atkal var diskutēt, kāpēc tā, un varbūt tā ir tikai nejaušība, bet eksperimentālajā grupā tieši lauku bērni bija tie, kuri uzskatīja, ka mazāk vajag palīdzēt, viņi tā īpaši nerāvās palīdzēt, ja? Kur pretī otrajā kārtā, nu tātad, nu viņi tā kā panāk tos pārējos, ja, un kontrolas grupā lauku bērni jau tieši vairāk viņiem raksturīgi kā palīdzēšana. Ja? Nu, šis ir vairāk liela pārdomām un informatīvi. Jā, un tad par bērnu dzimumu, kas ir interesanti, jo mēs a priori kaut kā vienmēr pieņemam, ka palīdzēt grib vairāk meitenes. Tas, ko tad mēs redzam, ka pirmajā kārtā dzimuma sadalījums ir diezgan līdzīgs. Ja? Tur nav tā, ka meitenes īpaši vairāk gribētu, bet man liekas, kas ir ļoti interesanti, ka tieši zēni, salīdzinot eksperimentālās grupas pirmo un otro kārtu, zēniem ir leciens no 69% uz 90%. Tātad, nu, ko mēs varam secināt, ka izmācot tieši šajā te programmā, tieši zēniem vairāk aktualizējās šī vēlme palīdzēt. Jā, tas bija tāds interesants novērojums. Labi, tā, tad bija vēl viens mērījums par emociju atpazīšanu. Un te blakus es arī paņēmu tā kā parādīt, kā tas dabā izskatījās.
bērniem tika rādīts šāds te A4 formāta lapa ar šīm te 12 sēņām, kur ir dažādas emocijas, un bērniem vienkārši lūdza nosaukt, kuras emocijas, kā katrs sēņš jūtās, kā viņš jūtās, tā būs pareizāk. Un pēc tam, analizējot, mēs izmantojām no šīm 12 tikai 8, un tās ir šī te pirmā, kur bērns ieguva punktu, ja viņš apzīmē, ka tas ir priecīgs un laimīgs, trešā, priecīgs apmierināts, 5. pēdīgs, 6. dusmīgs, 8. bailīgs, izbijies, pārsteigts vai izbrīnīts, 10. pārsteigts, izbrīnījis, nobijies, 11. domīgs, aizdomīgs, aizvainots, skaldīgs, un 12. samulsis, nokaunējies, uztraucies un iemīlējies mēs pielikām beigās, jo bija bērni, kuri teica, kā viņš ir iemīlējies, viņam ir sakani baigi, ja, viņš ir iemīlējies, un jo vairāk atbildēs tas parādījās, jo mēs arī sapratām, ka tur var saskatīt iemīlējies, un tāpēc mēs to arī pielikām kā punktu. Jā, un emocijas atpazīst abu izlašu bērni. Leciens ir tātad abiem 2, ja, un tur nav atšķirību. Ne pirms, ne pēc, tātad tur nevar teikt, ka tieši vienā vai otrā izlasē būtu tā kā vairāk vai mazāk. Ja. Tas, kā iet abos mērījumos spriež, kas ir. Un tas, kas vēl abās izlasēs bija raksturīgi, un es domāju, tas ir diezgan arī prognozējami, ka pirmās 4 emocijas, kas bija šis te prieks, apmierinātība, bēdas, dusmas, kas ir tādas pamat emocijas, ja arī var teikt vienkāršākās emocijas, tiešām ļoti daudz bērni atpazina abās reizēs nemaldīgi, un te arī redzam, ka tas maz pāri 90% šo te vērtējumi. Savukārt, šīs te 4 pēdējās, kur bija vairāk tā kā šīs te bailes, izbrīns, pārsteigums, aizdomīgums, kauns, iemīlēšanās, un tur šie te procenti ir zemāki, jā, un tas, arī diezgan saprotami, jo tās ir tomēr tādas sarežģītākas emocijas un tik viegli nedotās. Tā, tas ir par emociju atpazīšanu. Tad vēl viens mērījums bija par kreativitāti. Jā, jo datu tiešām bija ļoti daudz un dažādos veidos un rakursos. Tātad vizuālā jeb tēlainā kreativitāte saucam, kā gribam, oriģināli viņš saucās tests radošai domāšanai attēlu veidošana, kur bērniem, es arī speciāli iekopēju, lai jūs redzētu, tiek piedāvāts šāds te stimulu materiāls. Tas ir A4 formāta lapa, šī ir viena, tā ir otra. Jūs redzat, ka tās lapas viņas ir identiskas, tikai tas zīmējums ir sagriezts kājām gaisā. Ja? Un bērnam saka, ka te ir zīmējums, ko ir iesācis zīmēt viens mākslinieks, bet viņš kāpēc nevarēja pabeigt, un vai tu lūdzu varētu pabeigt šo te zīmējumu. Tātad viens gan pabeigt, gan arī izdomāt viņam nosaukumu. Jā, un tad bērns pirms uzzīmē A formu, tad viņam iedod otru lapu tukšu, un saka, te ir vēl viens zīmējums, kur atkal mākslinieks nav pabeidzis, un vai tu lūdzu varētu pabeigt. Un šis te tests, viņš ir diezgan tāds piņķerīgs un sarežģīts, jo pēc tam vērtēšana notiek pēc 14 kritērijiem, katrs šis te zīmējums, un kur tiešām tiek ņemts vērā gan figūru izmantojums, gan savienojumi ar dažādām līnijām, gan apvienošana vienā tēlā, gan pārkāpšana pāri robežai, jo redzat, te ir rāmis, un tad vai bērns to pārkāp vai ne, vai bērns izmanto to mazo kvadrātiņu, puļķīti, saucam kā gribam, ja. Tātad, un plus arī nosaukums, cik viņš ir, vai tur parādās kaut kādas emocijas, vai tur ir humors un tā tālāk. Ja? Tā kā tur ir diezgan daudz darba, lai saprastu šo te zīmējumus, kā viņi
kā viņus vērtēt pēc tam. Un es tikai ilustrācijai gribu parādīt, cik viņi var būt dažādi šie zīmējumi. Un šeit ir viens, viņi sapienos, ka viņi ir tumši, jo es fotografēju ar telefonu bez zipspuldzes, bet es ceru, ka tās līnijas redzēt var, ja? Un, teiksim, šis ir zīmējums, kurš neiegūst daudz punktus, jo jūs redzat, ka ir 3 figūras izmantotas un ļoti minimālismā. Ja? Un arī tie nosaukumi, kas ir interesanti, ka šie 3 nosaukumi ir 3 identiskiem zīmējumiem, ja? Kur vienkārši 3 bērni uzzīmē kaut ko šādu, katrs nosauc savādāk. Un kā jūs redzat, tas nosaukums var būt pilnīgi nesaistīts ar pašu zīmējumu. Ja? Bet šo noteikti mēs tā kā neuzskatām par ļoti kreatīvu. Tāpat laikā varbūt, piemēram, šāds zīmējums ar nosaukumu māja. Mēģiniet saskatīt, ja, kur tā kā viss ir gan iekšā rāmī, bet saliktas tādā kopējā tēlā, un visas figūras praktiski ir izmantotas, un viss ir tā kā apspēlēts, ja. Jeb arī šis, es ceru, ka beigas redz, ar nosaukumu ūdens, es gan nezinu, kur tur ūdens, bet baktērija tur tā kā. Baktērija vēl, jā. Ja šis te elements, kur ir iziešana ārpus rāmja un vēl mazā kvadrāta izmantošana, jā, tad tas arī uzreiz dod punktus klāt un tā kā tur ir viskaut kas, jā. Manuprāt, tur ir atspūks ūdenī. Tas lociņš ar tiem matiņiem un apakšā. Aha. Jā, tā baktērija, kas tika nosaucta. Viņa atspīd ūdeni. Jā. Šodien man žēl, ka vismaz no tālu neredz. Šis ir vienkārši fantastisks zīmējums. Sunītis, kam bija dzimšanas diena, kur visas šīs te figūras, viņas ir tā kā savienotas kopā un ir izveidotas, es nezinu, droši vien kā, es nezinu pieaugušo, kurš varētu tik veiksmīgi saimniekēt greit un uztaisīt veselu zīmējumu. Tad, piemēram, arī ļoti radošs nosaukums cilvēks staigojušs ar motoru. Tur var saskatīt gan cilvēku, gan motoru. Un tad, man liekas, visradošākais nosaukums, kas parādījās, bija akumulators, kur iekšā lidosta, lietusargs, caurums, bedra un upes strūklaka, un eglis, kā arī motors, punkts un dūmi. Un tad te ir plus vēl ārpus rāmja zīmējums, plus vēl tas mazais ir izmantots, un tur vidū vis kaut kas ir, jā, un tā. Tā kā, kāpēc es šo rādu, ka tiešām tie zīmējumi var būt ļoti, ļoti dažādi, un ir bērni, kuri, piedodiet, uzvelk 3 līnijas un viss, ja, un ir bērni, kur izvēršās un ļoti daudz zīmē, un tas ir abās grupās. Nav tā, ka, teiksim, vienā tikai būtu tie labie zīmētāji un citā nebūtu, ja. Bet tīri skaitliski rēķinot, tas, ko mēs redzam, ka šo te vizuālās kreativitātes izmaiņas, viņas ir abās grupās, un tas leciens tātad ir statistiski nozīmīgs gan eksperimentālajā grupā, gan abas grupas bērni. Tā, tas bija viens, un tad bija otrs, verbālā kreativitāte, jeb atkal viens stāstīņš, kas saucās Burņu mūjiņa. Un te es arī uzrakstīju to stāstiņu, ka 2 bērni iet pa ceļu, un tad bija instrukcija atšķirības, ja stāstiņu lūdzu stāstīt meitenei, tad tika teiks, teiksim, Anna un Ieva iet pa ceļu, ja bija puika, tad bija Jānis un Pēters iet pa ceļu, ja. Un tā tad ieraudzīja zemē guļam nojiņa, un viens bērns jautā, kas tas ir, kas te guļ zemē, otrs saka, skaties, tā ir nojiņa, varbūt tā ir burvu nojiņa, varbūt ar to var veikt kādu burvestību, un tad bērnam prasa, kā tev liekas, kas notika tālāk. Un attiecīgi atkal bērns stāsta, kas notika tālāk. Un arī šajā gadījumā es ierakstīju dažus piemērus, lai parādītu, cik ļoti var atšķirīgi bērni stāstīt. Un šie ir piemēri, kur atkal tā verbālā kreativitāte ir diezgan zemi novērtējama, jo, piemēram, bērns saka, es nezinu, sakālās. Ja? Ja paņēma, nometa un kaut kas uzbūrās, ja?
paņēma un aizgāja un uzbūra kokus. Starp citu, kokus ļoti daudz būra. Paņēma rokās un aizgāja. Ja? Un tur tālāk nav izvērsums un nav tā saucamās satura vienības, jā, respektīvi tie saturiskie elementi, kuri attīstās tālāk, tā kā viens no otra un tā vienotā doma. Nu jā, un tad atkal ilustrācijai tīri daži izkopējumi no stāstiņiem ar augstu kreativitāti, un es nolasīšu priekšā. Tātad paņēma burvju nūjiņu, gāja uz mājām, un tā ceļā izkrita. Atrod kāds cits. Tad uzradās no burvju nūjiņas zaķis, bet runājošs zaķis. Tas skrēja pakaļ puišiem, viņi skrēja mājās. Zaķis paslēpās. Kad visi aizgāja gulēt, zaķis izlīda no paslēptuves un visu apēda. Visi piecēlās un nekā vairs nav. Gāja meklēt zagli un vairs neatrada, atrada to pašu nūjiņu. Tad kāds pateica, ka varbūt zaglis izlīda no nūjiņas. Gāja tālāk un atrada zaķi. Zaķis pateica, nezinu kāpēc, paldies. Puikas, tu biji tas zaglis? Zaķis, jā. Tad puikas pateica, nekad vairs tā nedari. Tā arī abi atvadīdamies pateica, tā dzīvo ilgi un laimīgi. Jā, tātad vesels notikums ir. Jā, un tad vēl pakavēšu tikai ar vienu stāstiņu vēl, kurš arī, man liekas, šis dabūja tā kā visaugstākos punktus vispār no tā novērtējuma. Tātad atrada to nūjiņu, varbūt tur ir gājusi ragana un nepamanīja, ka viņai izkritusi burvju nūjiņa un laikam nobūra ceļu un palika pārāk daudz akmeņu. Palika tikai 2 koki. Zīmējumā arī bija tā kā koki ceļa malā, tāpēc arī tur ir tie koki. Bet bija viss ceļš ar mežu, un kad lidoja burvju nūjiņa gaisā, tad arī saule pazuda, un meitenes bija redzējušas to ceļu un saprata, ka burvju nūjiņa to izdarījusi. Tajā rītā viņas gāja uz skolu un pamanīja, ka tas skrējusi ragana un izkritusi viņai burvju nūjiņa, tad otrais aplis aiziet. Un tālāk viņas teica, jāizseko pēdas. Pēdas bija smiltīm aizputējušas. Vēl jāatrod māja ar vistas kāju, kurai būtu redzama kāda pēda no tās mājas. Tad viņas redzēja caur kokiem, ka tur ir māja uz vistas kājas, un tie koki arī bija noburti. Izskatās, ka tā ragana bija nobūrusi kokus kā vārtus. Meitenes ieraudzīja veselu čuku ar noburtām lietām, un arī saule tur bija. Tad meitenes pieklauvēja pie raganas mājas durvīm. Meitenes atdeva burvju nūjiņu un teica, jūs esat pazaudējusi burvju nūjiņu, un tāpēc nobūrāt visu pasauli, tāpēc kokus nobūrāt kā vārtus. Ragana, paldies, kā devāt, un tāpēc es jums atdodu to burvju nūjiņu, lai bērniem ir prieks un viņi var uzburt dāvanas. Un tātad vesels stāsts par to, kā ragana bija pazaudējusi burvju nūjiņu. Tā, nu jā. Un atgriežoties pie sausiem cipariem, tātad tas, ko mēs redzam, ka leciens ir atkal eksperimentālai grupai, bet kas droši vien arī ir tā kā vērts varbūt pārdomāt, ka jau sākotnēji eksperimentālās grupas rezultāti bija, tad septembrī jau bija mazāki nekā kontrols grupai. Nezinu, sagadīšanās vai kā, bet tas, ka te jau sākotnēji bija tā atšķirība, bet statistiski nozīmīgas izmaiņas parādījās tieši eksperimentālās grupas bērniem. Ja? Tātad viņi ir vairāk gājuši uz augšu savā verbālajā kreativitātē nekā kontrolas grupas bērni. Tā. Jā. Nu un tad vēl pareiķinot, paskatoties ar dažādus faktorus, kas ir saistīti ar kreativitāti, tad parādījās diezgan interesantas lietas arī tieši eksperimentālajā grupā, saistībā ar dzimumu, ka meitenes ir kreatīvākas nekā zēni, ja, kur kontrola grupā nebija šāda atšķirība. Tad arī, protams, jo bērni ir vecāki, jo ir augstāka kreativitāte, kas arī ir diezgan loģiski. Tad lauku bērniem bija lielāka verbālā kreativitāte nekā pilsētas un mazpilsētas bērniem. Tas bija arī eksperimentālajā grupā tieši. Un arī eksperimentālā grupā bija tas, ka materiālais nodrošinājums, ja mēs mamām arī jautājām, kā jūs vērtējat, cik jūs esat nodrošināti, vai jums pietiek visam, jeb vidēji, jeb nepietiek, tādā veidā, nevis skaitliskās vērtībās, ka arī materiālais nodrošinājums ir saistīts ar augstāku vizuālo kreativitāti.
Jā, bet savukārt vispār nebija saistību ar bērnu dzimšanas secību ģimenē, bērnu skaitu ģimenē, mātes izglītību, nodarbošanos. Un arī otrajā kārtā bija aptaujā ielikt jautājumi par televīziju, televizora, datoru, mobilo telefonu izmantošanu un to visu, kur vecākiem bija lūgts aizpildīt, un tur arī neparādījās nekādas sakarības ne ar pavadīto laiku pie ierīcēm, jo ir tas viens pieņēmums, kad jo bērns vairāk pavada laiku, teiksim, pie datora, jo tas tā kā krītās viņa kreativitāte, bet šajā pētījumā šādu apstiprinājumu mēs neatradām. Un arī ne ar saturu, ko bērns dara pie šīs ierīces. Jā. Un savukārt, eksperimentālās grupas skolotāji varbūt atcerās, bija jāizpilda arī tāda aptauja par to, kā jūs izpildījāt šo te programmu pēc dažādiem punktiem. Un tad parādījās sakarība, ka tātad, jo vairāk ir izpildītas programmas prasības, jo arī attiecīgi bērniem augstāka kreativitāte, jo vairāk patīk programma, jo ir augstāka kreativitāte. Arī, ja patīk mācību grāmata, ja patīk bērniem, ar bērniem filozofēt, ja vairāk ir šie radošie darbi, un ja programma šķiet atbilstošāka personībai, tad tas vairāk saistās ar šo te vizuālo kreativitāti. Un savukārt negatīva saistība bija, un šis man liekas arī ļoti informatīvi, jo vairāk tiek izmantotas citas mācību grāmatas, nevis kā programmas materiāli, tad attiecīgi vizuālā kreativitāte ir zemāka. Ja izmanto vairāk darba lapus, arī ir zemāka. Un ja vairāk fokusējas uz prasmju apguvi, nevis tematikas un tēla caurvīšanu, tad arī kreativitāte ir zemāka. Ja? Tātad tur ir tā sakarības arī parādījās. Vēl nedaudz dažus vārdus par skolotājiem, kuri piedalījās. Eksperimentālajā kontrolas grupā tur kopā sanāca 31 skolotājs, kas varbūt nav pārāk daudz, bet šādas tādas tendences arī mēs atklājām. Un tātad skolotājiem tika mērīts un lūgts aizpildīt aptaujas par pašcieņu. Un pašcieņa ir tātad savas vērtības izjūta, apmierinātība ar sevi, pozitīva attieksme pret sevi un savas kompetences izjūtu, kur bija divi šie mērījumi. Viens apmierinātība ar skolotāju lomu, tātad vai es saņemu gandarījumu strādājot šajā darbā, un pašefektivitāte, vai es jūtos labs, vai es esmu labs skolotājs, ja? Kāds skolotājs pats par sevi jūtas. Un uzreiz jāsaka, ka šeit nebija atšķirību eksperimentālajā un kontrolas grupā, ka skolotājiem vienlīdz, vizuāli izskatās, bet šīs cipara atšķirības viņas nav statistiski nozīmīgas. Augstākā vērtība, ko varēja dabūt, ir 4, ja, tad mēs redzam, abiem skolotājiem ar pašcieņu viss ir kārtībā. Ja. Un tur arī nedalība programmā tur pazemina pašcieņu vai gluži otrādi varbūt. Īpaši neizceļ arī, bet viss ir stabili gadījumā. Tad līdzīgi ir apmierinātība ar skolotāju lomu. Ja. Abu grupu skolotāji jūtas visnotaļ apmierināti, un šī apmierinātība arī pa gadu nemainās. Un arī ar pašefektivitāti tieši tāpatās, ka ir virsvidējā pašefektivitātes izjūta un arī pa gadu nemainās. Šādas tādas izmaiņas var redzēt tā saucamajos traumas simptomu skalās, jeb, tas ir tas psiholoģiskais nosaukums, bet te ir runa tātad par skolotāju dusmām. Un dusmas ir tāds aizkaitinājums, sadusmošanās par niekiem. Un ja jūs tā padomāsiet, ir cilvēki, kuri pēc dabas ir tādi dusmīgāki varbūt nekā citi. Ja? Un tad te bija arī tādi jautājumi, kas ļāva šo te vairāk noteikt. Tad depresija ir tāds smags vārds, bet te bija vairāk runa par tādu skumju izjūtu, nomāktību, vēlmi raudāt. Tātad cilvēks, kurš varbūt ir drusciņi noguris, jau viņam neko vairāk negribās un viņš jūtās nomākts.
Nu, un trauksmes izjūta, tātad cilvēki, kuri jūtas saspringti, nervozi, uztraucās par daudz ko, cieši no nemiera. Nu, tātad šīs bija lietas arī, ko mēs mērījām, un tiešām mēs augstu novērtējam, ka skolotāji tā kā mums uzticējās un aizpildīja šīs te aptaujas un atklāja šīs lietas, kas ir diezgan personiskas. Nu jā, un tad tas, ko mēs šeit redzam, eksperimentālās grupas skolotājs sākumā bija diezgan dusmīgi. Vita? Bet tas nav tā, te ir gan skala līdz 2, reāli maksimālā vērtība bija līdz 4, ko varēja dabūt, tā kā, nu, tad nav tādas zvērīgas dusmas, jā, bet noteikti dusmīgāki par kontrolas grupu, bet gada laikā šīs te dusmas viņas mazinājās un būtiski mazinājās, statistiski nozīmīgi mazinājās. Jā, un beigās arī, nu, tā kā ir līdzsvarā ar kontrolas grupu. Tad par depresīvajām sajūtām, jeb nomāktību, tur izmaiņu eksperimentālajā grupā nebija, bet es vēlreiz uzsveru, šis rādītājs 1 komats, viņš ir zems, jā, jo maksimāla mērtība ir 5, 4, atvainojos. Nu jā, bija kontrolas grupā bija izmaiņa pa gadu, kur tiem skolotājiem depresija mazinājās. Un trauksme, tā kā tur nav neviens īpaši izcelts, tātad tur nebija atšķirības starp 1. un 2. kārtu, bet nu, tas, ko es neesmu te ierakstījusi, bet te ir statistiski nozīmīgas atšķirības 1. kārtā starp eksperimentālās grupas trauksmes stāvokli un kontrolu grupu. Ja? Tātad eksperimentālās grupas skolotāji ir dusmīgāki un trauksmēnāki gada sākumā, kas droši vien ir saprotams, jo viņiem daudz ko grib darīt vairāk un savādāk. Jā, un tad vēl par skolotājiem, ko vēl var piebilst, tātad bija, varbūt arī jūs atceraties, 1. kārtā arī tāda viena aptauja, kur bija likās visādi jautājumi par to, cik jūs ikdienā vispār lietojat tautas tradīciju elementus, lasāt tautas pasakas, svinat gadskāršu ieražu svētkus, un tie bija jautājumi, kas ļāva izdalīt tādu īpašību kā latviskums, kas nav tikai bērnu dārzā, strādājot ar bērniem, bet kas ir ikdienā, cik daudz mēs sevī jūtam to latvietību. Un tad šajā pašā aptaujā bija arī virkne ar jautājumiem, kas ļāva diagnosticēt, ja noteikti tādu atvērtību jaunajam, cik es vispār labprāt iesaistos jaunos projektos, vai man patīk improvizēt, kas arī īstenībā ir personības īpašība katram cilvēkam. Nu jā, un tad, salīdzinot ar to, cik gada beigās, kā skolotāji paši novērtēja, cik viņiem ir kā veicies ar šo programmas izpildi, tad, es domāju, šis arī nav pārsteidzoši, kas diezgan labi redzams, kad latviskums iet kopā ar to, ka patīk šī programma, ja, jo tie tā kā viens otru atbalsta, ja, tad arī tas, ka patīk filozofēt ar bērniem, un programma šķiet personībai atbilstoša. Ja. Un savukārt šī atvērtība jaunajiem arī ir vairāk tāda, ja programma šķiet personībai atbilstoša, un arī, jo cilvēks ir atvērtāks jaunajiem, jo viņam vairāk patīk šī programma. Tas ir arī loģiski, ja, kad ja ir gatavs pieņemt šo izaicinājumu, ja, un piedalīties. Jā, bet, protams, skolotāji, kur ir latviskāki, ir skaidrs, ja viņiem labāk ies ar šo programmu. Un šito ir vērts padomāt, jā, ka skolotāju dusmas gāja kopā ar vecu pārbaudītu metožu izmantošanu. Jā, tad, ja skolotājs jo bija dusmīgāks, jo viņš vairāk gribēja izmantot tās iepriekšējās metodes, citu izdevniecību darba lapu lietošanu, un ar citu autoru stāstu pasaku dzējoļu izmantošanu. Ja, tur arī, bet šī sakarība nav vienpusēja, viņa ir appusēja. Ja? Tātad viens ir, jo es esmu dusmīgāks, jo es vairāk kaut ko citu gribu izdarīt, vai gluži otrādi, jo es izmantoju kaut ko vairāk citu, jo es jūtos dusmīgāks, ja? Jo es varbūt saņemu kaut kādu spiedienu. To var traktēt dažādi. Jā. Un tātad kopējie secinājumi no šī visa īstenībā diezgan
tādi par labu runājoši programmai Latviešu ābece. Jo tas kopējais secinājums ir, ka tiešām, lai cik mēs gribam būt tādi objektīvi bezskaistlīgi, bet mums nākas atzīt, ka šī programma mazina bērnu uzvedības problēmas, veicina prosociālu uzvedību, attīsta uz empātiju balstītu spriešanu un tādu vēlmi palīdzēt. Labāk nekā vispār izglītojošā programma paaugstina dažādas prasmes un kompetences un arī veicina vizuālo un verbālo kreativitāti. Jā, tātad tas ir tiešām, izskatās bērniem viņu attīstībai vērtīgi. Un programma darbojas efektīvāk, ja šis programmas filozofiskais, pedagoģiskais uzstādījums vairāk atbilst skolotāju personībai, kas ir arī diezgan loģiski, ja? Un, ja skolotāji vairāk pieturās pie programmas vadlīnijām, mācību līdzekļiem un metodēm. Ja, tātad, jo vairāk pildīs to, ko programma paredz, jo arī būs veiksmīgāk. Un programma patīk skolotājiem, kuri ir vairāk atvērti jaunajiem un kuriem piemīt latviskums. Tā kā noteikti šāda tipa skolotājiem būs vieglāk darboties ar šo programmu. Tā, un tad beigās es izmantošu iespēju arī pateikt milzīgu paldies visām iestādēm, kuras piedalījās pētījumā, iestāžu vadībai, iestādē strādājošiem skolotājiem, kuri vispār piekrita, parakstījās piedalīties šādā pētījumā, jo aptaujas bija jāizpilda daudz, un gan jau emociju tur bija daudz. Un tātad paldies eksperimentālās grupas dalībniekiem, visas šīs iestādes ir nosauktas. Tad arī paldies kontroles grupas dalībniekiem, kuri, man liekas, vispār, es nezinu, kā bija spējīgi samotivēties kaut ko aizpildīt, jo vienkārši tāpatās, ka viņiem kaut kas cits tikai jāievāc kaut kādi dati. Tad īpaši pateicība ir skolotājiem, kuri tiešām tā kā pildīja visu, ko mēs lūdzām, un pat man liekas, vēl vairāk. Un, protams, pateicība arī psihologiem, kuri nodrošināja, ka šie dati tiek vispār savākti, ievākti, strādāja ar bērniem, ierakstīja viņu stāstījumus, pēc tam viņus atkodēja un sūtīja mums. Un, protams, īpaši pateicīga KLKI komandai un Solvitai, jo arī droši vien bez KLKI komandas koordinācijas nebūtu iespējams šis pētījums tāds, kāds viņš arī beigās sanāca. Ja? Tā kā paldies par iespēju un ceru, ka šis bija noderīgi.